Visiem labs vakars. Šī ir mūsu jau ierastā ikmēneša tikšanās. Un pēc pagājušās reizes, kaut gan arī tie, kas paspēja tur uzdot jautājumus, tie uzdeva jautājumus, bet pēc tam man atnāca ļoti daudz atgriezniskās saites, pozitīvas, un visiem tiem, kas uzdeva attiecīgi savus jautājumus, liels paldies no tiem cilvēkiem, kas skatījās ierakstā, un līdz ar to dažreiz mums liekas, ka, nu, ko tad es tur uzdošu kaut kādu jautājumu, sevišķi tas ir kaut kāds muļķīgs jautājums, kam tas būs interesanti vai kā tas izskatīsies, taču patiesībā, kā mēs varam pēc pieredzes nu, tā kā novērot to, kad visi jūsu jautājumi īstenībā rezonē ar jūsu katru. Jā, jeb šeit nav neviena cita kā tu un visas tavas daļas. Un tad arī sanāk, kad mēs visi esam, respektīvi, jūs esat viss mans atspoguļojums, jā, un arī katrs runātājs ir arī kāda no mūsu daļām, ko mēs varbūt iepriekš neesam pamanījuši, negribam pamanīt vai kaut kādā ziņā nostumjam. Un šobrīd telpā ir ļoti tāds interesants process ir sācies, jo kopš 22. 23. marta ir samainījušās enerģijas, kas nozīmē jau tā, es ļoti daudz rakstu par to, kad nenododam sevi, nepieviļam sevi, jo šobrīd vēl izteiktāk un intensīvāk mēs sāksim just to, kad, lai cik ļoti negribētos, vai ir bail, vai mēs nespējam, jo tas nav ierasts izvēlēties sevi attiecīgajās situācijās, citādāk darboties, kā sevis neizvēlēties, mums, diemžēl, nesanāks. Jeb tu vari to izdarīt un pieredzēsiet, iekšēji būs kaut kāda tāda spriedze, kas izraisīs atkal kārtējo emociju uzplūdu. To es redzu arī pēc sevis, jo tad, kad, piemēram, ir divi pasākumi vienlaicīgi, un tad tu izvēlies it kā loģiskāko, kur vajadzētu aiziet, bet tad tu nemaz neidentificē, nepaskaties, ka īstenībā tu gribētu uz to otru, bet tu dari tāpēc, ka vajag, nu tad tur izvēršas pavisam savādāk, jā. Un šīs telpas enerģijas, tā kā mēs nosacīti ejam uz to jauno, jā, jaunajā realitātē, jaunajā pasaulē, kas viņi jau arī tagad darbojās un iestājās, un lai mēs varētu tajā justies labi, saprotami, mums ir jāsāk mācīties identificēt savas sajūtas attiecīgajā mirklī un izrādīt viņas, ja? Un bieži vien izdarīt izvēles, un izvēles nevienmēr būs viegli izdarīt, ja? Jo esam pieraduši ļoti ilgi apspiest savas sajūtas, un arī es kaut kad savā profilā biju uzdevusi jautājumu, tev drīkstēt, ja? Tur ļoti daudz cilvēku ir atbildējuši, jā, drīkst. Drīkst izvēlēties sevi, bet tad, kad mēs, piemēram, iedomājaties, jūsu mammai šodien ir dzimšanas diena, tiem, kam mammas ir vēl, ja? Bet tev patiesībā šodien neko negribās, vai tev gribās vienkārši pagulēt vannā, vai vispār gribās aiziet paskriet uz mežu. Un mamma tevi gaida, bet īstenībā tev negribās. Tad ko darīt? Iet uz to dzimšanas dienu, jo tā ir mamma un nevar neiet, ja? Vai veltīt laiku sev. Un te jau ir pavisam savādākas sajūtas un pavisam savādāka izvēle. Jo globāli, protams, ļoti daudzi jau ir iemācījušies pamanīt to, ka, kur ja es negribu atrasties attiecīgajā vietā, ballītā vai kontaktēties ar kaut kādu cilvēku,
tad es arī pieceļos un aizēju, neskatoties to, ko par mani padomās. Bet tad tev pieslēdzās telpa un parāda mums ar vistuvākajiem vīriem, sievām, bērniem, ja? Tad, kad bērns tev saka, tur paspēlējamies, bet ja tev, piemēram, nav resursu, tad ko? Tu vari pateikt nē un mocīties vainas sajūtā vai pateikt jā, un tad tu tajā pašā brīdī nodod sevi, jo pēc tam izrādās viss tur sāk psihot un, piemēram, zaudē tajā spēlē, jā, un tad atkal paliek viss. Viss tā kā apgriežās otrādāk, it kā gribēja labu, un šobrīd sevis izvēle vairs nav egoisms, tas ir burtiski saskaņošanās ar savu iekšējo struktūru, ar savu iekšējo sajūtu un to sajūtu izpaušanu brīvi, viegli un ar atļauju būt sev dažādai. Tu vari būt laba situācijas, tu vari būt arī slikta. Un, protams, te visiem aktivizējas visi tie labiņie, ko bērnībā mēs esam mācījušies. Ja es nebūšu labs, tad es nebūšu vecākiem saviem vajadzīgs. Un lieta tāda, ka šobrīd ir jāpieaug, un mums katram ir tagad savas dzīves, un vienīgais pieaugušais priekš sevis esi tu pats. Un tāpēc arī vienīgais veids, kā maksimāli harmoniski pietuvināt to savu šī brīža pārējais posmu, ja, jo mēs visu laiku pāriesim, un arī līdz savu mūža galam mēs pāriesim. Tas pa lielam nekad nebeigsies, bet mēs varam piefiksēt un paskatīties, pieskaņoties tā kā enerģijām, galvenajām vadlīnijām, kas šobrīd ļoti aktualizējās. Un jūs arī esat šobrīd sanākuši, acīm redzot, jums ir jautājumi, jo mēs strādājam, mums princips ir tāds, mēs paceļam rociņu, runājam, kas uz sirds. Tādas dziļas terapijas te noteikti nebūs, tas nav arī tas mērķis, bet saprast, izrunāt un varbūt atvērt kaut kādu procesu vairāk, jo pēdējā laikā man pašai aktuāli ir izvēļu, burtiski izvēļu kā dzīves pagriezienu tēma, jo izrādās, ka rekur es un rekur bombzis, un tie ir vienādi cilvēki ar vienādām tiesībām un vienādām attiecīgi iespējām. Bet, un pa lielam atšķirības te nav. Atšķirība ir tikai tajā, kad viens ir izdarījis vienu izvēli, un otrs izdarījis ir citu izvēli. Un aizvakar man telpa šo arī ļoti skaisti parādīja, kad satiku, ejot no treniņa 9 no rīta, priecīgi apgarota, satiku pretī vīrieti, kas bija manām ierēbis un visādi citādi izties neforši. Un es, ātri pājot, bet pēc tam es atpazinu tajā vīrietī vienu, tā kā respektīvi mēs ar šo vīrieti, jeb kā puisi, kaut kad jaunībā tusējāmies kopā, ja? Bet šobrīd viņš bija ļoti, pabriesmīgā stāvoklī. Un tad es sapratu, ka mēs kaut kādā brīdī bijām vienlīdzīgi vienādi, jo visiem mums vienādas tiesības ir un visiem vienādas izvēles, iespējas izdarīt izvēli. Bet es izdarīju savu izvēli vienā kaut kādā periodā un aizgāju pa citu ceļu. Viņš izdarīja izvēli un aizgāja pa citu ceļu. Šobrīd tās realitātes, redziet, kā viena pati mēs vienā tajā pašā realitātē punktā satikāmies, bet esam pilnīgi citās pozīcijās. Tas nav labi, ne slikti. Bet tas vienkārši ir un tas liek padomāt un izvērtēt. Jo viens saka, varbūt no vienas puses mums liekas, ka tas ir ārprāts, kā viņš tur varēja nodzerties, bet ja mēs nevērtējam, bet vienkārši skatāmies kā faktu, kad tas tā notiek, un tas noteikti nav, manī tur nebija nožēlas, ne šoka, ne tur kaut kā, jo ja ir nožēla, vainas sajūta vai kaut kādas attiecīgās emocijas ieslēdzas, tas nozīmē, ka tad mēs īstenībā uzliekam dieviņa atkal šo kroni, ja mēs esam dieviņš, karaļi, un tad, kad mēs jūtam žēlumu pret citu cilvēku, tas nozīmē, ka mēs neticam viņa spējām, viņa
spēkam un enerģijai, ja, un viņai un norokam to dvēseles pa lielam arī visu ceļu. Un tad, kad mēs to darām, protams, mums no telpas atkal atlido kārtējais pārbaudījums un noliek tevi pa lielam tajā pašā pozīcijā, ja, uz celīšiem. Tā kā, tas ļoti interesanti to procesu novērot, un, un tas arī ir par to pašu drīkstēšanu, nu, vai tu drīksti piesavināt arī sev to, kur tu šobrīd esi. Vai tu drīksti lepoties ar to, cik daudz tu patiesībā esi sasniedzis. Un bieži vien, piemēram, ja runājot par bezpajumtniekiem, viņiem jau ir ļoti labi. Viņi īstenībā ir vislaimīgākie cilvēki, jo viņiem vienmēr ir ko iedzert, ko uzpīpēt, ko uzēst. Un viņam nosacīti, viņi saka, mums nav jāiet uz darbu. Jā, bet ir kaut kādā, un respektīvi tā ir viņu izvēle. Un tikai mūsu prāts ir, nu, prāta uzdevums ir sadalīt labajos un sliktajos, melnajā un baltajā, un tad mums liekas kaut kādi tādi svara kausos, un tad ir jautājums, vai karš ir slikti, vai karš ir labi, jā. Jo es, piemēram, man ir ļoti daudz kolēģu, kas ir Ukrainā un kas ir Krievijā, un ir tādi, kas ir pateicīgi karam par to, kad karš ir iemācījis pagriezis viņu dzīves tā, lai viņas paskatītos uz to, kas ir patiesā mīlestība, kas ir patiesā dzīves vērtība. Tad mēs atkal varam, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, tas vienkārši notiek, jo situācija pati par sevi ir neitrāla, bet tas fokus, jeb tas rakurs, no kurienes tu skaties uz to situāciju, tas parāda arī visu to tavu ceļu un tavu attiecīgo pieredzi šajā. Jo, ja tu skatīsies ārprāts, viss ir slikti, tas nozīmē, ka tu iesi vienu ceļu, un ja tu teiksi, ok, tas vienkārši notiek, bet es šobrīd neizvēlos to ceļu, ka mēs drīkstam to neizvēlēties, jo kāri ir vienmēr bijuši pasaulē, kaut gan šobrīd tas notiek mums blakus, bet paralēli notiek vismaz 11 kāri pasaulē, tā kā visi tie somālieši tur viens ar otru karo, un Telavivā tur viss kaut kad, kad tik viņiem pagriežās un jautrība, tad viņi sāk atkal ar palestīniešiem, jā. Bet kaut kā mēs uz to nereaģējam, jā, bet te mums, nu, un respektīvi tas karš patiesībā ir mūsos katrā. Ja mēs reaģējam, tiklīdz mēs sākam uzreaģēt uz kādu situāciju, tas nozīmē, ka ir jāskatās sevī un jāsāk pētīt, kāpēc viņi man tik ļoti aizskar un kas tur ir tāds, kāpēc es piesaistu to savā telpā. Tā kā tā. Un es redzu, ka Laima ir pacēlusi rociņu un droši var pieslēgties, un tad mēs varam sākt, jo mums šobrīd ir 2 stundiņas. Vai strādājam līdz tam brīdim, kamēr ir jautājumi, un ja nav jautājumi, tad mēs sakam paldies. Ne, jau gribēs teikt brīvdienās, bet, nu, laikam šodien ir trešdiena. Jā, Laima. Sveika. Sveika. Man tāds jautājums, kā tikt vaļā no vainas apziņas? Jo ir sajūta, ka jūtos vainīga par visu. Nevaru paciest, ka uz mani mani. Tas traucē. Tā, pagaidi, tur kaut kur pazuda. Tu nevari paciest, ka uz tevis dusmojās, jā, tu teici? Jā, vai vilšanās attiecībā uz mani. Nu, un kā? Vainas sajūta, vārds sakot. Nu jā, skaties, vainas sajūta. Tas nozīmē, ka tu esi, nu, respektīvi, nu, kaut kādus iedod man situāciju, kaut kādu pēdējo, kas tur notika. Nu, Vārdos. Nu, es tur to, man to, un tad es jūtos vainīgi. es, teiksim, mums kopīga saimniecība, tā kā, bet es tā kā nestrādāju algotu darbu, man liekas, ka vairāk, tā ir vīra, tā kā es piepalīdzu, bet tad man ir vainas sajūta, ka tērēju naudu. Nu, labi, skaties, vainas sajūta, tu tērē naudu.
Ok, kādas ir iespējas tev sākt strādāt? Da jebko, lai tā būtu pašai sava nauda. Lai tu viņiem varētu netērēt, jo tev vainas sajūta īstenībā pret sevi, tāpēc, ka tev ir jau tik daudz gadi, un tu nevari nodrošināt nosacīti priekš sevis kaut kādas vajadzības, un tad tu kļūsti kā maza meitenīte, kurai ir jāprasa nauda. Mm. Viss. Lai nebūtu mazai meitenīte, ko mēs darām, mēs paceļam savu skaisto dibantiņu un sākam tieši padarboties kaut ko, lai man vismaz būtu kaut kādi ienākumi minimāli. Nu, priekš sevis kleitai, kurpēm, lupu krāsai. Nu, man mazākā meita neiedzīvojas dārziņā. Nu, protams, ka viņa neizdzīvosies, tāpēc, ka tu negribi iet un darboties realizācijā savā. Tas jau ir, tās ir tavas sajūtas. Nedrīkst palaist viņa kompensēt to tavējo. Uh, Bail no realizācijas. Kas tur bailīgs tev? Kas tur Nu, bailīgs? Nu, iesi darboties. Nu, man ir bail, nu, cik es esmu strādājusi, man laikam nav bijis tāds darbs, kas tāds sirds darbs. Un tad man mm, liekas, es tajā darbā mirstu. Nu, mm. un Tad man jau, no tā ir bail. ok. Nu, bet kāds te būtu tavs ideālākais, ko tu gribētu darīt? Nu, vai vismaz kādas sajūtas būtu, vai kā, nu, kaut kā aprakstīt. Tu zini, ko tu gribi? Nu, es tagad eju turpiniet pirtsskolā, un Nu, man tas patīk. Es gan nezinu, vai es to varu, bet nu, nav tā, ka es uzreiz tur sākšu pelnīt. Es šobrīd mācos, un es mm. nezinu, kā tas izvērtīsies. Masāžas gribētu Super, izmācīties super. ar Nu, augiem, bet tas ir lēni. nē, nu tas jau nav rītā. Es jau piedzimstu par vislabāko pirtnieku, jo ko mēs darām, mēs jau gribam. Tā, es tūlīt izmācīšos, tad es būšu tur viss. Ja? Tas ir stāstu vienmēr piemēru par to tenisa treneri. O, tagad es pirmo reizi aizēju uz tenisu, un tagad es tur perfekti kā tas treneris. Tur jau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es saprotu, ka es nemaz nemāku to struntu turēt nepareizajā rokā. Ne, es tur nostāties varu, ne, es neko. Un tad manas ilūzijas tajā brīdī sabrūk. Un tad es jūtos kā muļķa. Saproti? Nu, kas tur briesmīgs justies muļķē? Atļauj Nu, sev justies tieši tik muļķīgi un tas vienkārši darīt, tāpēc, ka tu vairs nevari nedarīt. tāpēc, ka es iztērēju resursus, bet tas bija bezjēdzīgi, un tāpēc jūtos vainīga. Kādu pagaidi, stop, domāšana. Es iztērēju resursus. Tu nevis iztērēji resursus, bet ieguldīji sevi. Tu saki, es esmu vispār, nav vērts, es neesmu vērtība. Tu esi vērtība. Un tu pat jūti, ko tu gribi patiesībā darīt. Tu jūti, tikai prāts zīmē, prātam bail. Viņš nesaprot, kā es tagad tiešu kaut kādu, kā es tur pirtnieci, kā es tur augus. Nu, piemēram, man negribās būt par pirtnieku un ne par kaut kādiem augiem mācīties. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav mans. Bet tev kaut kādā ziņā tas ir tavs. Nu, un ja tev tur interesē, tad tu ej un dari. Bet, teiksim, ja es tur braucu, tad vīram jāpieskata bērni. Viņš nevar tad strādāt. Tad Nu, skaties, nu, cik tu tur bieži brauc? šobrīd reizi mēnesī, bet es gribēju Tu, arī citas lietas priekš sevis. nu, nevar strādāt. Vīrs taču nestrādā 24/7. Nu, viņam taču arī viņš taču tēvs ir. Nu, tā tad viņš ir izvēlējies bērnus. Tā tad viņam arī var, nu, jāpapilda pienākumi. Tas ir normāli. Kas tur ir jāpieskata? Nu, jā, viņš nevar strādāt. Bet tu esi kā mamma, tu arī bērnu pieskatīšana arī ir darbs. Tā kā nevajag sevi nenovērtēt. Daudz lielu darbu dari. Bet tas, ka tu baidies no tā, tāpēc arī tev mazā meita, viņa saka, labi, neiešu uz bērnu dārzu, dzīvošu mājās. No kas tu tur bailīgs? Nu, pasēdēs tas vīrs ar tiem bērniem. Nu, vajag pamainīt vidi, nevar tā nostrādāties. Nenāks nauda. Ai, beidz, nauda, nu kā? Skaties, nenāks nauda. Nu, nenāks nauda no tā, ka tu vienreiz mēnesī aizbrauc uz pirti. Nē, nu man parādās arī citas intereses, un es gribu vēl Protams. kaut kur, vēl kaut kur. Nu jā,
Tu saki, nu, bet skaties, nu, parādās citas intereses. Ko viņš saka par to, par tavām interesēm? Nu, nu, tas nav mums kopīgs. Nu, un, protams, tas ir Es labi. gribētu pavadīt laiku kopā, nevis ka es kaut ko atsevišķi daru. Nu, pagaidi, nu šitas jau te sākas, jā. Tagad tu būsi mana kalpone un viss, tu nedrīkst nekur iet. Tu saki, man tas neder? Nu, kur problēma? Vienojaties par to, ka ir kaut kādi brīži, kur jūs esat kopā, un ir kaut kādi brīži, kur tu esi atsevišķi. Jo tā ir tava vajadzība. Tu esi kā puķa bez ūdens. Tavs ūdens ir kaut ko priekš sevis padarīt. Tas ir tavs ūdens. Tu vari viņam paskaidrot, ka tas ir tā kā benzīns. Tu saki, kāpēc mašīna nebrauc? Tāpēc, ka viņai nav benzīna. Mans benzīns ir tad, kad es kaut ko daru priekš sevis, un tādā veidā es izpaužos. Bet tev vajag padomāt par to, kādas šobrīd ir iespējas ienākumus savus kaut ko padarīt priekš sevis, lai nevajadzētu, nu, respektīvi, prasīt no viņa. Jo šobrīd, nu, es nezinu, kā jūs esat runājuši, jo katrā ģimenē ir savādāk. Tas noteikti ir jārunā, tad, kad tu nosacīti sēdi ar bērniem un jums tur ir saimniecība un cik daudz tu dari. Un kā tas notiek, tad, kad viņš nosacīti operē ar naudu, vai tad varbūt viņš var mēnesī tev skaitīt kaut kādas summas. Nu, tas ir individuāli ģimenē jārunā. Es nezinu, kā jums ir. Jo, ja jūs par to Mm. neesat runājuši, tad ir jāparunā vienkārši par to. Sanāk, jo pretēji sanāk, ka tu tā kā visu laiku sēdi kaut kādās ciešanās. Nu jā, man ir vienkārši bail atkal paprasīt sev brīvu laiku. Nu, pagaidi, skaties. Bail paprasīt sev brīvu laiku, tas nozīmē, ka tu esi tā kā vai nu kalpone, vai nu bērna pozīcijā. Ja tev partneris ir līdzvērtīgs, nu kā? Nu, tu viņu arī redzi kā līdzvērtīgu. Tu saproti, viņam vajag laiku, tev vajag laiku. Tā tad, nu, katram ir savas vajadzības. Nu, tad jūs apsēžaties pie galda un runājat. Ja tu saki, man ir bail runāt ar savu partneri, nu, tad kādu projekciju tu tur esi uzlikusi? Kā Es laikam projektu? esmu bērna pozīcijā. Nu, jā, nu. Un bērna pozīcijā nozīmē, ka tev ir atkarība no vīra. Tu esi atkarībā. Jo sākumā mums ir atkarība, pēc tam ir separācija, pēc tam mums ir neatkarība. Tu gribi neatkarību, bet tu esi atkarībā. Mm. Un tad, kad mēs esam atkarībā, tad sanāk, tu vīrs ir vērtība, bet tu neesi vērtība. Atkarība ir tad, kad tu redzi, vīrs ir vērtība, bet es neesmu vērtība. Nu, tāpēc arī tu saki, es neesmu nekas. Man visu laiku vainas sajūta. Tāpēc, ka tu Mm. esi tajā atkarībā. Separācijas process, nu, tagad, ja mēs nākamo to posmiņu skatāmies, separācija ir par to, es vērtība, bet tu nē. Tas nozīmē, ka tu tagad celsies augšā un pateiksi, tā, man vajaga, un otršķirīgas būs vīra vajadzības. Caur to arī būtu, nu, tā kā vecākiem. Tas tā kā dabā ir, saproti? Dabā sākumā bērns ir atkarīgs no vecāka. Vecāks priekš bērnu ir aleluja, tur visums. Un bērns jūtās, ka viņš nevar neko. Tā arī fiziski ir. Pēc tam, tad, kad notiek separācija, tad tie tīņi, kādi mums ir, es tagad visu varēšu. Ja? Un tad vecāki zaudē pozīciju. Un tev būs Mm. jāiziet caur to procesu, un viņš ir dabīgs. Tad tavs vīrs zaudēs savā, tā galvenā pozīcija. Jo tu tad sāksi pielīdzināt to savu slānīti. Ja? Un neatkarība rodās tikai tad, kad tu saskati, es esmu vērtība, un tu arī esi vērtība. Tur ir abi Mm. divi vērtības, un tas ir sasodīti skaists process. Tas ir ļoti skaists process, bet tev būs ar to jāiziet. Tas ir, kad tu vienkārši apsēdies un, burtiski tev ir jāsaprot uz doto brīdi. Nu, būs jāskatās un jādomā, kā es varu nopelnīt savu naudu. Mm. Jo nedod Dievs ar vīru kaut kas notiek,
Mēs jau nekad nezinām, jā, vai mēs rītā tur pamodīsimies vai nē. Un sanāk, ka pelnītāji nav. Nu, a ko tad? Kas Mhm. mainīsies tavā dzīvē? Tad būs kaut kas jādara. Un tā Jā. tad mēs šobrīd ņemam un sākam kaut ko skatīties. Jo tiklīdz tu noformulē, skaties uz doto brīdi, pirts un visi augi un visas tās apmācības, viņas var palikt kā hobijs, bet tu paskaties reāli, ko uz doto brīdi tu vari darīt. Varbūt uz puslodzi. Bet tu pat nevis skaties, bet tev ir jānoformulē, ko tu gribi, kas tev ir nepieciešams. Nu, piemēram, Mhm. kāds darbs tas būtu, piemēram, brīvais grafiks, jā, vai kaut kāds, ka tu vari tur izdarīt un iet, noformulē, jo, ja tu iesi tagad vienkārši metīsies, man vajag naudu, nu, tad tu nonāks turpat, no kā tu bēgi, jā, nu, tur, kur garlaicīgi, tur, kur ir kaut kādi pienākumi. Bet dažreiz, nu, tad, kad tu saki, man vajag darbu, piemēram, un apmēram kādu summu tu gribētu, uzliec sev. Jo tas ir tāpat kā kafejnīcā. Tu atnāc un tu saki, ko tu ēdīsi? Tu saki, es nezinu. Nu, bulkas šodien, tad ēdi. Tu saki, fuj, es jau ēdu aizvakar, ja. Bet tad, kad tu saki, nē, es gribu tur zupiņu un vēl kaut ko, nu, viss, tavu telpa sāk gatavot tam. Tu jau nezini, kā tas izvērtīsies. Un tev ir, nu, var sarakstīt, piemēram, ko tu māki darīt, ko tu labprāt darītu. Ja? Kādam patīk tabulas un rēķināt, kāds labāk tur vispār tur nelien. Ja? Nu, mēs nezinām. Tu saraksti, ko tu māki darīt, kādu summu tu gribētu, kas tevi apmierinātu un kādā formātā miedarbība būtu. Un es domāju, telpa ļoti ātri uzzīmēs to. Bet tikai tev vajag gribēt, ka tu saki, ok, respektīvi, tev ir jāgrib vairāk nekā tu baidies. Mhm. Jā. Un tur mērķis ir skaidrs, tāpēc, ka es gribu vot visu to, es gribu par augiem mācīties, es gribu, lai man būtu savu, es gribu nopirkt lietu un neprasīt to naudu. Un tā kā, saproti, un tādā formā tu sāks iet uz to neatkarību savu. Nu, separējoties, jo tev būs, nu, tā kā, tu tagad sāksi to separācijas procesu, tas nozīmē sāku apgūt un just to savu vērtību, ko es māku, ko es varu iedot šai pasaulē. Un, nu, nezinu, paskaties, ar to pašai pirts ir. Vēl nav. Es gribam Nu, uzsākt. nu skaties. Tad, kad tu saproti, ka tu gribi nopelnīt kaut kādu naudu priekš sevis, savām vajadzībām, savām apmācībām, tad tu arī skaļi visiem saki, meklē darbu, varbūt kādam ir. Nu, un tu redzēsi, Mhm. tur nevienmēr ir jābūt, jo, ja tu gaidīsi, ka būs tagad ārprāts, atkal viss ir slikti, nu, tad tu to pašu arī saņemsi. Bet tu teiksi, ok, es gribu to, nu, tad es pastīšos, ko man telpa var piedāvāt. Nu, es domāju, ka tur vispār nav. Nebūs divu domu, galvenais tev pašai izlemt, redzi, izvēlē, jo kaut kādā brīdī tu esi izdarījis izvēli nedarboties, nestrādāt. Redzi, un tava izvēle ir nonākusi izveidojusi tev tādus apstākļus. Un tu šobrīd saki, es nevaru pārelpot šajos apstākļos. Tātad, ko mēs darām? Dibentiņu skaistu augšā un darām citu izvēli. Viss, un te arī ir tā pieaugšana. Un tevi neviens neatnāks aiz čupra. Laimiņa meitiņa, tev pietiek bērna pozīcijā, nāc uz pieaugušo. Nē, tu pati. Saproti? Mhm. Un tev 100 punkti izdosies. Nākamajā ēterā lūdzu pacelt roku un visiem stāstīs, cik tev forši iet. Saprati? Super, paldies. Paldies tev! Tā, nu, labi. Kurš vēl ir gatavs darboties? Kaut kā neredzu jūsu rokas, mani mīļie. Sirsniņas. Ļoti labi, lai man dod sirsniņu. Tā, kuram vēl ir kāds jautājums, vai grib kaut kādu procesu apspriest, vai ir kaut kādas komentārs varbūt, vai paceļam rokas. Tā, kas man, tas nav kaut kur viņa dvēsele cieši izietu kādu pieredzi. Dvēsele necieš. To es jums varu garantēt. Dvēsele necieš. Jo ir tāda lieta, kad tā es gaidu rokas, ja, bet pišķīt atkāpīt. Jo, ja man nebūs roku, mēs pateiksim paldies un viss. Jo
attiecībā uz tām dvēselēm, kas cieš. Ciešanas ir tīri homo sapiens vulgāris izvēle, jeb cilvēka parastā. Mēs nevaram paredzēt visu to, kas ar mums notiek. Bet mēs varam izvēlēties, kas es būšu pēc tā, kas ar mani ir noticis. Un bieži vien mums ir tāda konstrukcija, ka mēs baidāmies, nu, mums ir bailes, ka mums sāpēs. Un tad, kad mums sāpēs, nosacīta tā sajūta būs tik ļoti nepanesama, tad es labāk vispār nekur neeju, neko nedaru. Taču ir jāsaprot viens, ka sāpes pašas par sevi ir tikai sāpes. Nu, tas tā kā iegriezt pirkstiņā. Sāpes ir sāpes, jā, fakts jau ir noticis. Tā ir daļa no dzīves. Bet ciešanas ir ciest sāpēs, tā ir izvēle. Saprotat? Sāpes ir vienkārši sāpes, bet ja es izvēlos, es palieku tajā ciešanā, un tad ciešanas viņas pārņem nosacīti, aizsargājot to sāpi, un tad tas velkās burtiski nepārtraukti. Un cilvēks var dzīvot savās sāpēs un atgriezties pagātnē katru dienu, un tādā veidā cilvēks padara šo sāpi par kaut kādu savas dzīves centru. Tas varbūt jau bija 10, 15 vai kaut vai gadu atpakaļ, bet cilvēks ar savu uzmanību atgriežas un atgriežas tajā te centrā. Līdz ar to tas, kas noticis kaut kad, kļūst par tādu tavu, respektīvi, burtiski punktu, aku ciešanu, kurā tu katru dienu atgriezies un piepildies. Un tad te var pajautāt sev, ko es varu šobrīd izdarīt priekš sevis un kā es varu izaugt un pieaugt caur šo nosacīto pieredzi, ja, kas man ir bijusi, un kur tajā visā ir izaugsme. Jo, ja mums dodas attiecīgās situācijas, mēs katrs savā dzīvē sastopamies ar sāpēm, tāpēc, ka veselē tā ir interesanta pieredze. Tā nav prāts mālē, ka tas ir slikti, bet tas nav slikti. Tas vienkārši ir stāvoklis, kuram ir sākums un kuram ir gals. Bet tad, kad mēs nojaucam šitās robežas un ciešanas, un uzklājam to ciešanas, ja, tad sanāk, ka visa dzīve burtiski sastāv no attiecīgā slāņa. Ja? Ciešanas nedzīvo ārpasaulē. Ciešanas ir tās, ko mēs ar savām sāpēm darām sevī. Mēs burtiski tā kā skābētus kāpostus mucā ieliekam, un tur mīcamies, un tur notiek tāds rūkšanas process. Un var skatīties uz ciešanām kā smagumu un ierobežojumu, bet tas ir, piemēram, metaforu paņemt, tas pats kā uguns, ja, kurš ciešanas var mūs sadedzināt, bet var arī mūs norodīt. Ja. Un ciešanas ir vienkārši punkts, kurā cilvēks iestrēgst. Un tiklīdz tiek pieņemts lēmums, kad es vairs tā negribu, es iešu tālāk, uzreiz momentāli telpa atverās un vienkārši parādās kaut kādas iespējas, izaugsmes. Šodien es arī rakstīju, ka jebkura situācijā ir atrisināma, pilnīgi jebkura, bet dažreiz mēs ieliekam sevi kastē un domājam, ka viss nav izējas, un kad man ir jācieš, man ir jābūt šajā stāvoklī. Redziet, kā laimai. Ieliek sevi un cieš, bet paskatīties, ok, bet kur šajā te visā mana izaugsmē, un tad viņa sāks gūt un skatīties, ko es māku, ko es varu, pieaudzējot to savu iekšējo saulīti, to savu pašpārliecinātību un to sevi tā kā personību no jauna audzēt sevi iekšējo pieaugušo, un tad tur pilnīgi ir ļoti skaists process var sanākt. Ciešanas bieži vien ir kā cietums, ja, bet kurā mēs sevi ieslogam. Bet, ja mēs paskatāmies no otras puses, tās var vienkārši būt kāds kā ceļa posms, kuru mēs pājam, un tad, kad mēs saprotam, ka es vairs negribu piedalīties šajā te ciešanu maratonā, notiek arī atbrīvošanās. Un, lai vienkārši to saprastu, katrs var iedomāties, nu, katrs zina, kā tas ir paciest, ja mēs jau te mīlam šo upura pozīciju. Ja ciešanas ir vienkārši enerģija, kura meklē izēju, tad ko? Tad ko darīt?
Un tad var izvēlēties, vai nu turēt šo enerģiju sevī, un tad tā rada attiecīgo spriedzi, vai arī atļaut viņai vienkārši virzīties. Jo katra enerģija vispār, enerģijas uzdevums ir nevis statiski stāvēt, bet kaut kur virzīties un kustēties. Tā kā, nu, izvēlamies, jā. Nav viss tik traki un vienmēr ir atrisinājums. Tā. Kurš man grib te parunāt? Pacēla rociņu un nepacēla. Tā, Evija, ļoti labi. Vari pieslēgties. Sveiki, man var dzirdēt, vai Jā, jā, jā. kopjum man caur austiņām? Ja es runāju par enerģiju un naudu, tad es arī par naudu. Mhm. Man ir tā, ka es nevaru jau gadiem nomainīt savu tā kā naudas domāšanu, kad es esmu pieņēmusi, es domāju, ka es pilnīgi noteikti nemāku apieties ar naudu, ka es esmu bezatbildīga ar naudu, un viss Mhm. nauda, kas man ienāk, man uzreiz aiziet. Mhm. Man jau ir tā, ka, kad man kaut kur vajag, es viņu vienkārši man viņa uzrodās, bet es gribētu Mhm. nonākt tajā situācijā, kad man viņi ir patstāvīgi. Un es nevaru atrast, kur Nu, ir tā pagaidi. Kāpēc tu domā, problēma. ka viņi tev nav pastāvīgi? Tu pati saki, kad man vajag, tad man ir. Nu, tik līdz tev rodās vajadzība, tad tev ir tā, tad viņa tev visu laiku ir. Jo tev jau visu laiku nav vajadzība. Lai man cipariņš stāv. Kas tev Jo nav? tāpēc, ka es gribu, lai man kontā stāv tie cipariņi, jo tas atkal es visu laiku rādu sev stresu par to, man nav. Es it Jā. kā zinu, kad man vajadzēs, man būs, bet man visu laiku ikdienā tas ir, patstāvīgs stress, jo man nav. Un Mhm. kā vienkārši nekruķīt šito te sev prātā. Vienkārši saprast, nu, tad, kad man būs, tad vajadzēs, man ir. Nu, tev jau pat telpa rāda, jo šobrīd ir tā. Tu man saki, es tagad gribu saka, jo naudas uzdevums, nauda ir enerģija. Nauda ir enerģija, tikko, ko mēs norunājam. Enerģijas uzdevums ir kustēties. Ja tu saki, nē, es gribu, lai viņa stāv. Tas jau ir nedabīgi. Tu saki, re, kur upe, ja? Bet es gribu, lai viņa stāv, tāpēc, ka tev ir zināšanas, kad tu esi redziet bezatbildīga. Bet tu vienkārši, tev viegli nāk un viegli iet, un tu nevis viņu tērē, bet tu ieguldi sevī, ieguldi savā tur interesē, zinātkārā, un viņa tev visu laiku ir, jo tas arī ir tas uzdevums. Es vieglumā piesaistu da jebko. Man vajag uz Maldīvām. 1, 2, 3 kaut kas tur sagrozās un vienkārši kaut kas tur atnāk. Ja? Un, bet, ja tu skatīsies uz to kā iespringumu, jo tu šobrīd runā par kaut kādu drošības pilvenu, ka viņš tev būtu, ja? Un nosacīta tev tā drošība. Patiesībā tas drošības pilvens, nu, tu vari apsolīt savu katru mēnesi atlikt tur, piemēram, 100 eiro. Un nedrīkst Jā, aizst. jā, jā, jā. Es esmu mēģinājusi, un tad kaut kas notiek, un ka man tiešām vajag tos 100 eiro. Un tad, ir tāda situācija, ka viss man viņas vajag, un tā ir katru mēnesi. Es pats sev rādu situācijas, kur man pēkšņi kaut ko vajag. Vai nu tur kaut kas salūst, vai, nezinu, tur pēkšņi skolā bērniem kaut kas jāmaksā, un viss. Nu, tur var būt arī no dzimtes kaut kāda programmiņa, to, ka, ja man tagad būs, jo, zin kā, mums taču agrākos, tur 5, 6 paudzītes atpakaļ, tam atnāca vācieši, paņēma visu, kas tev ir, un viss, un tur visus iekrājumus, un tāpēc priekš tevis varbūt ir droši, ka tev nav, nu, respektīvi, man nav ko ņemt. Ja? Nu, neapzināti, tas ir šūnās. Tāpēc tu tā visticamāk, ka dari. Arī viens no iemesliem, ja mēs skatāmies tos kūka slāņus, ja, un tad ir jāpaskatās, priekš sevis, jo tāda, skaties, neapzinātajā līmenī man nav droši, ka man ir nauda, jo tu esi naudā iebāzusi kaut kādas savas vērtības, redzi, tu saki drošības sajūtu, kaut gan naudai drošība nav nekāda sakara, būs tev tagad 100 000 kontā, tev būs ļoti nedroši, tici man, jo tu raustīsies, ka tev tūlīt tā krāpnieki piezvanīs tas viss paaugstina nereāli vēl nedrošības sajūtu rada, saproti?
Cik reiz X gribi, tik reiz tev un tā nedrošība. Kamēr tev nauda ir drošība, tas nozīmē, ja es tagad 5 reizes palielināšu savus ienākumus, tātad es 5 reizes jutīšu vairāk nedrošības sajūtu. Jo naudai drošība nekāda sakara nav. Sveicina tevi kurs nauda un es. Ļoti labas atsauksmes visiem, un tur redzēsi vispār, noņemsi projekcijas no naudas un paskatīsies, kas tur ir, jo tur arī ar dzimtu ir darbs dziļš. Tā kā, un ieraudzīsi, ka, var savādāk. Ko tu saki? No sākuma droši vien saknes un pēc tam nauda. Un es. Vai vienalga. Nu, kā jūti? Var naudu un nest. Nu, kas svarīgāk? Nu, saknes tas jau ir leģenda. Tur, ja gribās transformācija, jo saknēs arī mēs tur gan par naudu, gan tas ir par resursu arī. Tā kā, nu, plāns tev jau ir, jā, šim gadam darboties. Bet, nu, skaties, kas vistrakākais var notikt, ja tev tagad būs, nu, nosacīti kontā, nu, cik tu gribi tur kontā, cik tev būtu droši. Nu, tāds, man liekas, pats minimums ir, ka 2 vai 3 tūkstoši stāv. Nu, labi, skaties, tev 2, 3 tūkstoši, ko jūti? Tev ir jau viss, tu pasties ting, un viss. Oi, vajag Priecīgi. uzreiz iztērēt. Es pilnīgi jūtu, tev uzreiz ieslēdzās iekšā. Kur es viņu tagad likšu? Tev jau azarts ir. Mm. Tad man jāstrādā ar to, kāpēc es gribu visu iztērēt, ja? Jā, jo tev gribās atbrīvoties no tās naudas. Tāpēc, ka tev naudā ir ielikta kaut kāda, nu, projekcija. Tur jāskatās. Tur ir jāapstāsta, kas tur apakšā stāv. Jo tu uzliec, nu, respektīvi, tas, protams, arī vecāki tur teica, o, nauda tur, visi bagātie tur kaut kādi, ja, tur nevar normāli nopelnīt, nu, respektīvi, visu laiku daudz jāstrādā, lai tev būtu nauda, un nauda ir grūti, un kaut kā, ja tev ir kaut kāda arī tāda, nu, tas viss Nu, uzreiz. Jā, tāda mums. tu tagad saki, es negribu grūti. Nu, tad viss, tad tāda tev nedrīkst būt nauda, tāpēc, ka tu negribi grūti. Ja? Nu, tas tur var būt arī nu, tā kā neapzinātās programmiņas, kuras vajag izrakstīt un paskatīties, kas tur ar naudu tev ir. Jo nauda ir tikai nauda. Enerģija, vispār, enerģija. Nu, tu saki, tas ir tas pats, kas gaiss. Tu taču nesaki, "Oh, 2 dienas turēšu." Viņš brīvi plūst, saproti? Tev nav trūkumā kaut kā nauda, nu, tajā, nu, redzi, tev ilūziju spēlē prāts, kad nauda ir kaut kas ārprātīgs. Nu, respektīvi. Tagad dzīvoju bez naudas, dzīvoju ar naudu, nu, sajūtas dažreiz vairāk naudas, vairāk problēmu. Nu, nosacīti cilvēkiem, pasties tie, kas tur vinnē loterijās, kas ar visiem viņiem notiek. Šausmas, viss pa galam, visi. Nav neviens laimīgs stāsts. Visi sapērk, sastrīdās un vēl nomirst puse. Tad, kad ir lielas summas, tad ko? Vienkārši nauda, tev ir šobrīd tik daudz naudas, cik ir tava kapacitāte. Cik tev ir nepieciešams. Un tu pati saki, tik līdz vajag atnāk viss. Jo, ja tev būtu tagad, piemēram, tie 2, 3 tūkstoši, un tev katru mēnesi ienāktu vēl papildus 2, 3 tūkstoši, tad tev sāktu palielināties tavas vajadzības, kurām tu šobrīd neesi gatava. Nu, tā kapacitāte enerģētiskā. Un tad tev vajadzētu domāt kaut ko vairāk un vairāk un vairāk. Un līdz ar to, nu, tad šādi te, tu labāk turies. Šobrīd man ir skaidrs, es dzīvoju tādā realitātē, tur, kur man ir tik daudz naudas, cik es šobrīd varu panest, nu, no sērijas. Uzkačāsim musīti, būs vairāk. Jā, ka tā musīši. Protams. Nu, galvenais nauda nāk uz gribu. Ko gribi, tas arī būs. Viss. Tur nav problēma. Bet, ja vajag, tad tas jau ir savādāk. Tur ir iespringumi. Bet gribu, pamēģini. Rīkst visu. Noskaties sev kaut kādas nereāli dārgas kurpes. Iemīlies, ka vot es gribu, vot tieši. Tu redzēsi, tev tieši tāda summa arī atnāk. Bet viņu tērēt nedrīkstēs nekam citam. Tikai kurpēm.
Un tu redzēsi, tu vari paspēlēties šādi. Ļoti ātri tas notiek. Man ir, Labi. man ir viena arī. Nu, man ļoti daudz stāstu, bet, nu, piemēram, ne manu stāstu arī ir, kad, piemēram, cilvēks piesakās uz ļoti grib tur pie kaut kā uz nereāli dārgu konsultāciju. Nu, krieviem tur ir nereālas tur cenas, jā. Vairākām nulītēm. Un, nu, fiziski nav tādas iespējas, bet ļoti grib un izspēlē telpa tieši tādu burtiski notikumu, kad atnāk tieši tāda summa. Un tad ir jautājums, ja tev tur konsultācija tur 1000 maksā, ja? O, man ir 1000, vai man iet uz to konsultāciju, vai varbūt iztērēt kaut kam citam, ja? Un tad tu nedrīksti sevi piečakarēt, jo tiklīdz tu sevi piečakarēsi, viss. Nu, tad būs atkal tur jāstrādā ar sevi, lai to dabūtu, nu, respektīvi, nu, spēlējies. Tur ir vieglums. Atceries, kā gaisa. Ko tu tur turēsi savu gaisu? Saproti? Nu, ja man tieši tas vieglums, jo es ļoti rādu savu stresu ap naudu. Nu. Jā, tāpēc. Un kāpēc tu domā, ka tu esi bezatbildīga? Un redzi, tev pat ir sevis nosodījums. Es esmu bezatbildīga. Nu, cik tev gadi tad, kad Revija ir bezatbildīga? Nu, cik bezatbildīgā? Ko? Kas tev tā teica bērnībā bezatbildīga? Pusauģis vecums. Nu, redzi. Nu, tu tīnis. A tīnim ir nauda? Nē, tīnim nav naudas. Un tad, kad pieaugsi līdz savam vecumam, tad mums būs iekrājums arī. Saprot? Jo tev vajag izdomāt, priekš kam tev to iekrājumu. Tāpēc, ka viņi, nu, nav, skaties, es gribu iekrāt, tāpēc, ka, lai man būtu kāds mērķis, ko. Tur nav saiknītes, saproti? Tev neviens nedos, tāpēc, ka tev vajag. Bet, ja tu gribēsi, tev būs. A, tu nevari gribēt iekrājumu, tāpēc, ka viņam ir jākustās. Kā tas iekrās stāvēs, vienkārši skatīšos uz viņu. Jo nauda jau, tev jau nevajag naudu, tev vajag tās sajūtas, saproti? Nu, ja tev tur ir droši, tad, ja nauda ir drošībai, nav nekāds sakars. Tur ir jāiet strādāt, jāskatās, kas tur tavā galviņā un struktūriņā. Tā kā elpojam brīvi, viegli un sākam gribēt kaut ko, ja? Labi, paldies. Tā, Airita. Čau! Es īstenībā pacēlu, jo neviens necēla cits. Es pat īsti nezinu, ko runāt. Man daudz kas patika, kas jau tika runāts, daudz kas nepatika, protams. Bet man laikam, nu man viss ir aktuāls, ko jau meitenes jau runāja, jau ko stāstīja. Man liekas, ka es saprotu, ka es noteikti neesmu separējusies, jo es nevaru nostabilizēties. Man tāda sajūta. Es nezinu citu izskaidrojumu. Nu, kā tas ir? Es nevaru nostabilizēties. Tas ir kā? Nu, iekārtot savu dzīvi, dzīves vietu, nodrošināt pats savas vajadzības, lai man nebūtu jāprasa mammai, ko es šobrīd prasu. Jā, es to nevaru izdarīt ļoti daudzus gadus. Un līdz ko man ir nedaudz vairāk, labāk, man liekas, ka tūlīt būs ok, tā viss atkal pazūd. Viss pazūd. Nu, gribētos teikt, tā viss, ko es it kā būtu pamatu ielikusi, tas atkal aiziet, un man atkal no jāsaka no jauna. Jo, ja tev būs daudz, nu, tik daudz resursu, cik Nu, tev ir pietiekami. Jā, tad kādas būs tavas attiecības ar mammu? Es nezinu, kādas. Nu, kādas? Nu, iedomājies, tev tur ir tik... Nu, labākas varbūt, es nezinu, godīgi sakot. Man tā nekad nav bijis, lai es varētu izvērtēt, kādas viņas būs. Tāpēc, ka tu vēl joprojām, nu, tas ir vienīgais veids, kā tu vari no viņas dabūt. Kaut ko paņemt? Nu, jā, kaut ko. Tur nevis Bet kaut man nav tā, ka es reāli, nu, tā kā apzināti, es reāli gribu beidzot neprasīt jau ļoti sen, bet man nesanāk. Nu, jā, Nesanāk. tu vēl joprojām neapzināti gaidi no viņas to apliecinājumu mīlestības. Viss. Ko man izdarīt? Nu, ko, iedod sev mīlestību, taču pieaugusī patiesi kļūsti sev par mammu. Mammu liec mierā, lai viņa dzīvo savu dzīvi. Nu, tev vēl joprojām nededeva. Tu saki, Nu, labi, es jau viss saprotu. kaut ko jau padziedināja, bet šito vēl vajag kaut kā. Nu, tad ar naudu kaut kā no viņas varēšu prasīt, jo tas ir vienīgais veids, kā es varu pie viņas atnākt, bet tu tāpat vari pie viņas nākt. Jo viņa tev, tā figūra iekšējā tevī, mamma, viņa tāpat ir dodoša. Nu, ņem to enerģiju un viss ej savu ceļu, savu dzīvi.
Tu skaties uz viņu un vēl stāvi šitā te iedot atpakaļ. Nu, labi. Nu, Tagad es sākšu atkal no jauna, man tāpat nesanāks. Tas jau kuro reizi, jau kuro gadu. skaties, tad, kad tu atkal Līdz ko ir kaut jā, kas tā viss jūka, es nevaru vienkārši tā kā sakārtot. pagaidi, vai tu nevaru nomainīt pret negribu un pasaki vēlreiz. Negribu. Aha. Negribu sakārtot. Es tam nepiekrītu. Negribu piekrist noteikti. Nu, ja? Tu vari tur pretoties, cik tu gribi. Nav tāds nevaru, ir tikai negribu. Nevaru ir bērna pozīcija. Ko tu nevari? Jo pasties, cik daudz gadi. Skaista sieviete. Nevaru viņa. Ko tu nevari? Nu, tad maini Bet darbu. kāpēc, lai es negribētu? Es ļoti gribu. Nu, labi, bet kas tur ir problēma? Tu maz pelni vai nav darba vai kas tur ir? Nu, ir un nav. Ko? Nav. Ir un nav. Ne darba, ne naudas, ne viss pārējais. Nu, nav. Tad kur tevi tas atmet atkal? Tad, kad ir un nav. Es pat nepaspēju izsakot, kad pēkšņi vairs nav. Nu, labi, tavas vajadzības varbūt ir nesamērīgas par to, cik tev ir, piemēram, ienākumi. Gribās tā, bet tērēju ārpus savas tur varēšanas un gribas. Nu, labi, bet kas ir iemesls, kāpēc es nevaru tad nopelnīt tik, cik man vajag? Nu, tā kā vajag, tas ir, lai es varu iekārtot sev dzīvesvietu, lai es sev nodrošinātu var šo dzīvesvietu. Tu zini, cik tev vajag? Jā, es esmu par to domājusi, jā. Nē, tu zini konkrēti, cik tev vajag? Nu, aptuveni, jā. Nē! Nu, labi, es zinu, es esmu sarakstījis iepriekšējos kursos jau. Nu, cik tev vajag? Nu, vismaz 1500, lai es Kas? varētu. Rubļu? Nē, eiro. Lai es vispār varētu nodrošināt savu dzīvesvietu, savu iztiku, kaut Nu, kādas labi. mācības, vispārējais, vēl tur vispār neietilps. Super. Tātad pamat vajadzības 150, 1500 eiro. Ok. Nu, ko tu dari, lai tev būtu? Meklēju darbus. Nu, Iespējas, kā nopelnīt, ko es gribu. Man liekas, ka es nu jau diezgan konkrēti zinu, kas man patīk, ko es gribētu darīt. nu, ko tu dari tā, lai būtu tev tas, ko tev patiktu darīt? Skaties, es meklēju. Kā tā meklēšana notiek? Nu, Nu, kā meklēju fiziski? darbus, sūtu pieteikumus. Esmu sludinājusi ļoti daudz iepriekš likus. Es nejūtu kaut kādu pievilkšanos. Bet tā ir, piemēram, lieta, kas man patīk. Ko pievilkties? Nē, tas, kas, nu, konkrēti tas, ko es labprāt darītu, man nav atsaucība no telpas. Mm, ok. Nu, un kur tevi tas Nu, un tas ir tieši pie tām vajadzībām, nevis vēlmēm. Nē, nu skaties, ja tu gribi, tad tu dari visu iespējamo, lai tev tur sūti pieteikumus. Nu, tur tev neatbild, vai kas tur, vai tu nedari tam amatam, vai kas tur notiek. Nē, nu, klusums vispār. Nu, Es ej, ļoti daudz ko nesaņemu vispār par atteikumus. nu, tevi nemulsina tā situācija. Nu, ļoti mulsina. Mm. Man ir bijuši kaut kādi konkrēti darbi, 2, 3, no kuriem es man gribas teikt tagad tieši šī iemesla dēļ, jo man nav vienkārši citu, nu, tā kā neatsaucas. Es gribu nomainīt, bet es nevaru atrast pēc tam vietā. Bet kāds ir iemesls, kāpēc tu maini? Vairs nevar izturēt. A tev ir bijis kāds, ko tu vari izturēt? Nav bijis. Tāpēc es netieku tālāk pēc tam, lai vispār būtu tās vēlmes. Mēs pat vajadzības knapi var nodrošināt. Mm.
Nu, skaties, labi, kas priekš tevis ir darbs? Vēmiens. Nu, kurš tu gribi? Vēmiens reāls. Nu, tu, protams, ka tev neatrodās darbs, kam te patīk tādā stāvoklī būt. Tas jau tev izraisa riebumu. Bet arī zini, kā ir par darbu. Vēl var veci dabūt bagātu. Tā arī raksta. Tad es jau sen būtu izdarījis to, nevis mocījusies jau pēdējos 10 gadus vēmienā. Es nezinu, man arī par darbiem, nu es nezinu, piemēram, par tiem pašiem bērniem. Man patīk ar bērniem būt, strādāt. Bet vienā brīdī arī no tā man kļūst slikti. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Jā, tas tāds kaut kāds ir iekšējais stāvoklis. Bet tieši no kā tā paliek slikti? No bērniem vai no tā darba, ko tu dari? Nē, no darba. Es nezinu, te vienkārši kaut kas ir ar darbs vēmiens, vienkārši burtiski kaut kāda pārliecība. Es nezinu, kas tas ir, bet tagad es tikai to pamanu. Nu, ko darīt? Jā, ko tu gribi? 1500 eiro. Kas tad? 1500 eiro, jā. Nu, nē, es nezinu, kāpēc tā ir vēmiens, bet man vienkārši ir Es grūti. arī nezinu. Nu, skaties, tev darbs ir vēmiens. Tev ir tik gadi, un tev viņš ir vēmiens. Nu, ko darīt? Nu, tad meklē veci. Var vinnēt loterijā, loterija, kas Nē, pēc. tas tā nestrādā. Var Nu, es vienkārši gribētu, lai tas mainās, lai man vienkārši parasti ir ļoti smagi tajos darbos. Nu, bet kas tieši tu kartupeļu maisus nesā, tur reģipsi lietas vai ko? Nu, kas tur ir smags? Tu saki, man ir smagi, man vēmiens nāk, bet, nu, tad tev ir jāsaprot, kas tas ir par procesu, no kā tev nāk. Darbs kopumā ir tāds, nu, ravēt bietes arī ir darbs, traukus mazgāt darbs, nu, bet tur ir kaut kāds posms, no kā tev ir, nu, respektīvi pretestība, pret ko tev ir. Nu, te ir jāpieaug, un, skaties, es gribu, nu, tur kaut kā dzīvot, nu, paldies Dievam, tu jau atsevišķi dzīvo, pareizi? Mhm. Nu, 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 jā? jā. Nu, nu, nav tik slikti. Bet es nevaru atrast šobrīd atbildes to, kas tas ir. Vienkārši visos darbos ir tā, ka man paliek vienā brīdī grūti. Bet kas grūti? Nu, tu fiziski dari kaut Nē, ko. iekšēji emocionāli grūti. Nu, kas tas ir grūti? Kādas emocijas tas ir grūti? Grūti tas ir tas pats, kas labi slikti. Nu kā, vienam labi ir, ka maizīti viņš var pāriest, tad vienam labi, ka viņam ikri šodien uz galda. Nu, katram mums ir savs. Grūti. Vienam grūti ir 20 kg kartupeļu maisu nest, vienam grūti ir piecelt pirkstiņu. Saproti? Nu, kas ir tieši grūti? Nu, acīm redzot, tu tā kā atkarībā tu esi bijis, tu vēl joprojām arī tas pats stāsts. Paliec atkarībā no mammas, neapzināts Mhm. process. Un tev ir grūti, grūti, grūti. Nu, tāpēc, ka tu, mamma ir vērtība, es neesmu. Un tad es esmu kaut kāda nepareiza, ne tāda. Nu, jā, droši vien šīs kaut kādas pārliecības. Nu, tā man varbūt vēl atpakaļ. Skaties, nu, tu taču tik Ka daudz man ko nepietiek, tad tas spēks, es nezinu, iet un pēc tam darīt. kā spēks. Nu, skaties, tad tev vajag iet, nu, kas ir tavs ideālais darbs? Ko tu gribētu darīt? Nu, tad, ja tev viens nē, tu paņem 3 dažādus vai 2 pa puslodzēji. Tad tev būs dažādība. Mhm. Jo tas grūti, nu, saprot, tas man ir grūti. Nu, tu radi sev savā dzīvē apstākļus, ka tev ir grūti. Lai ko? Priekš kam? Nu, tas pieredzi to pati radi. Pati radi. Šo visu pati radi. Vai kāds Mhm. tur mālē? Pat. Nu, labi. Nu, un tātad tu nevari apgūt kaut kādu
apakš uzdevumu, kas tur ir. Es pati rādu šo situāciju, ka man nepatīk neviens darbs. Par ko tas ir? Ko es tur nevaru apgūt? Vai nu tev jāsāk pašai uz sevi strādāt, vai nu jāmaina visu laiku darbi kā norma. Mhm. Nu, priekš kam tu radi tādas situācijas savā dzīvē? Es šobrīd nesaprotu, ko man atbildēt. Mm. Es tiešām nezinu, nu, es esmu daudz par to domājis, kad es gribētu darīt kaut ko savu. Protams, ka man nepatīk kaut kāda cita noteikuma, citu prasības. Super. Jā, un Bet ko parasti nedari tur ir, kaut ko? parasti tas nesakrīt ar manu. Man liekas, ka tas ir kaut kāds Ok, absurds, nu ko daudz kas labi, dara. labi. Ko tu gribi darīt? Kaut ko savu. Tas ir kas? Nu, tāpēc, kā acīm redzot, tev tur bailiet. Jā, Un droši tāpēc, vien. un tāpēc, nu, da jebkāds darbs, nu, piemēram, es savā laikā esmu sapratusi, kad viss sistēmā es vairs neiešu zem kaut kā strādāt. Es neiešu Mhm. vienkārši. Es zinu. Nu, Viss. man šobrīd tāda sajūta ir, ka es vienkārši nevaru vairs tur. Nu, es nezinu, Nu, varbūt es vienkārši tur nevaru pālpot, varbūt tie nosacījumi, tās prasības, tie noteikumi. tak Es tu viņus vienkārši, pati taču tu visu radi tos nosacījumus un noteikumus. Bet ko tu gribi pati priekš sevis darīt? Tu saki, es gribu kaut ko priekš sevis. Tas ir ko? ar bērniem strādāt. Nu, lai Nu, atkal strādātu kaut ar kas bērnu. jāmācās. Un tik man vajag atkal tāpat darbu. Nu, jebkurā gadījumā es jau saprotu, ka man darbs būs vajadzīgs, ka es nevarēšu vienkārši tāpat tikai peldēt un lai es varētu, nomaksāt savus kaut kādus kursus un tā tālāk. Pagaidi, pagaidi, skaties. Ja tu tagad ir visādas tur skolotāju tās atbalsta programmas, ka viņiem pat Jā, dod es dzīvokli, skatos. dod visu, tur visu, kas tur ir iespējams. Nu, interesējies, skaties. Mhm. Un tur varbūt viņiem pat, tad, es zinu, kad ir arī apmaksā ir biļetes un pabaro vēl, un ko tur vēl, ballīte. Nu, tad ej un mācies. Nu, tu uzzini, painteresējies, kas Mhm. tur ir vajadzīgs. Jo tad, kad tu saproti, ka tu gribi kaut ko darboties ar bērniem, bet, lai darbotos ar bērniem, vajag attiecīgi kaut kādu papīrīti izglītību. Mhm. Tad tu sāc skatīties, ko man tieši vajag. Tas ir tā kā, nu, tu burtiski sāc iepazīties ar to, kas tev ir nepieciešams, lai tu tiktu tālāk. Nevis kaut ko mistiski tur gaidīt, ka kaut kas, ja tu saproti, Mhm. ka šobrīd vairs negribi tur būt, tad piesakies kaut kādā, nu, vasara nāk nometnēs kaut kādā strādāt. Tur tu kā arī var to pašu visu darboties. Nu, paskaties. Nu, skaties tajā virzienā, respektīvi, ko tu gribi darīt. Mhm. Nu, savādāk nekā. Tur Es nebūs. saprotu. Nu, var vēl piekdien aiziet krustcelēs pastāvēt. Vajag melnu gailišu, tā pacel augšā un saki, es esmu brīva. Nē, tas diez vai strādās. Es tev saku, man ir cilvēki, kas ir to izbeidzījuši. Nu, tā var arī, saproti. Bet var vienkārši piecelties un tā, es sāku skatīties, kas man trūks, lai es ietu tur, kur es gribu. Tad, kad es nezināju, kur man iet, es vienkārši piecēlos un darīju visu to, kas man tur, ko es gribēju, ko es varēju, un vienojies ar mammu, vajag tev to naudu. Saki, māma, es tagad mācīšos, aizdot man naudu. Nu, tā arī var dažreiz. Nu, risināt vajag. Bet tur viss, tur vienkārši ej un dari. Nevis tur atkal kaut kur plūstu. Pieaugšana saucās. Mhm. Man jau liekas, ka šis laiks cenšos to izdarīt, bet man acīm redzot nesanāk. Vai Nē, svudīgi sanāk? nu, mēs jau nekad nezinām, kā tas ir. Vienkārši caur to, ka, ok, šobrīd ir tā, bet es daru Mhm. visu iespējamo, lai būtu savādāk. Un tur var, nu, telpa vienmēr iedos. Nu, tur nav variantu. Tad, kad tev ir mērķis, tad, kad ir gribu, es gribu.
Bet, ja man vajag 1500 eiro, vai es gribu padarīt priekš sevis, tad tev arī tie 1500 uzzīmēsies ļoti ātri. Būs tāds darbs, kur tu vari būt, tu vari nebūt, un respektīvi viss tur ļoti labi izveidosies. Mums kāds noskatīsies šito te ierakstu, un tad būs jums darba visiem. Mēs jau arī nekad nezinām, kā tas var izpausties. Tā kā kur mums jau ir 2 darbu gribošie, tā kā, ja kādam ir ko piedāvāt, tad var sazināties. Ļoti labi. Nu, jādara kaut kas vēl vairāk, laikam, Nu, jā. ar esošo par maz. Acīm redzot. Nē, nu tev jau taču, skatieties tajā, kas jums patīk. Pārējiem vispār, kā pareizi, kā vajag, tas nestrādā. Strādā tikai tas, par to arī sākumā teicu. Nevar vairs ignorēt savas sajūtas. Tikai izvēlies sevi un kā kuģis vienkārši mauc tajā virzienā. Nu, nesanāk arī ignorēt vairs savas sajūtas. Protams. Viss. Un tad saki, ok, es tagad zinu, kur es virzīšos, un tad telpa var sākt pārkārtoties. Vai ja tu saki, nu it kā man tas interesē, bet kā es tur nav iespējams, tad tu neskaties tur nemaz. Tiklīdz sāc uzmanību pievērst, kur uzmanība tur enerģija, tad visa tava enerģija sāk koncentrēties tajā punktā, un viņš sāk pievilkties, ja telpa sāk transformēties, pievilkās attiecīgie cilvēki, tur iespējas un vispārējais. Labi, paldies. Paldies! Nu, kurš mums vēl grib aprunāties? Inga. Jā. Var dzirdēt? Jā, var. Čau. Es pirms gribu visiem pateikt čau. Es bišķietiņu sākumu nokavēju, jo es runāju ar skolotāju bērnu, bet es saprotu, ka mēs esam šodien naudas tēmā visi. Nu, tur nav atbildībā. Labi, tad es arī pajautāšu jautājumu par naudu. Kā? Es uzdošu jautājumu, un tad mēģināšu viņu saformulēt. Man ir mana iedomātā summa, kuru es gribu. Jau kādu laiku es ļoti gan iespringti, gan relaksēti, gan mēģinu sievišķīgi, bet nesanāk. Telpa nedod. Nu, tā kā nepadodās, tās telpa neiedod. Lai es teiktu, ka es neko nedaru, nē, tā nav. Es tiešām roku sevi, tiešām strādāju ar sevi, tiešām ne tikai ar sevi, bet arī ar fiziskajiem darbiem, bet telpa nedod. Kas nav, ko es daru nepareizi? Priekš kam tev tā summa? Lai, pirmām kārtām, jā, lai nosaktu savas pamatvajadzības, savas bērnu pamatvajadzības, un lai arī tā teikt, dzīvotu priekpilnāk. Vat es gribu aizbraukt uz Jūrkalni. Man tā kā par Maldīvām, bet telpa neiedod man naudu Jūrkalnei uz nedēļu, piemēram. Nu jā, tu jau uzreiz saki, man vajag to summu, lai nosaktu bērnu vajadzības, savas vajadzības. Bērni pirmajā vietā tev telpa parādā. Nebūs. Nav bērnu vajadzību. Es jau esmu labojusies, esmu likusi sevi pirmajā vietā un daru to, ko un apmaksāju un pērku to, ko man pašai vispirms gribās. Ok, un tad tu saki, tad es būšu priecīga, un kāda tur vēl, ja man būs tā summa? Nē, es esmu priecīga arī tagad, un es esmu pateicīga arī tagad, bet vienkārši Bet tas tā ir, lai tu aizbrauktu un nopirktu pakalpojumu, ir nepieciešams par to samaksāt. Protams. Un kas tev dod naudu? Es pati. Darbs. Es strādāju, es pati sevi pelnu, pati sevi finansēju. Protams, kad, Nu jā, un darbu, kas tev dod darbu? Darbu uzņēmums. Nu jā, es strādāju gan algotu darbu, no kā es saņemu algu. Es nevaru lielīties, ka viņš man ļoti, ļoti vēl ir tas
mīļākais, bet man viņš patīk. Un tad es esmu arī pašnodarbinātā, kas darbojas arī uz sevi. Mhm, Virziens darboties uz sevi peļņu nenes. mhm. Ok. Un tad, kad darboties uz sevi nenes peļņu, tad kā tu jūties? Tā kā nevienam nevajadzīga. Jo man Nu, liekas, ka es rītīgi foršas lietas cilvēkiem varētu palīdzēt, bet neatsaucās. jā, un tāpēc, ka tu pati sev netici un viss. Labi, kā šo lietu labot? Ja Nu, tu tā kā, pati sev ko netici, darīt? arī tev netici, tāpēc, ka citu nav, esi tikai tu. Un ja es neesmu nevienam vajadzīga, arī, nu, respektīvi, ja es neesmu vajadzīga sev, tad es arī citiem neesmu vajadzīga. Visi. Tavu telpa burtiski atspoguļo. Ja tu neesi nevienam vajadzīga un no sērijas manis vispār nav, ja jēgas nav, tad, nu, paškam naudai tur nākt kaut ko tur. Nu. Un tu ieliec tajā naudā, tad mums būs prieks, man būs tagad, jo primārais nauda, jo tu negribi naudu, tev vajag sajūtu, ko viņa dod. Jā, es gribu nopirkt tās sajūtas. Es esmu priecīga arī ikdienā. Es varu iet pastaigāties pa mežu, kas ir bezmaksas. Bet tās Mm. sajūtas, kas ir foršākas, piemēram, kā ceļošana, kā jauna mašīna vai kaut kas tam līdzīgs, tās prasa finanses. Mhm. Nu, ja tu pati sev esi nevajadzīga, tad mašīna arī tev nav vajadzīga. Ir, ir. Tur, Nu labi, ko darīt? Kāds ir tas foršais ieteikums? nu, foršais ieteikums paskatīties, kāpēc tu esi sev nevajadzīga, no kurienes tu esi izdomājis, kāpēc tevī tas uzstādījums ir. Jo šobrīd tev ir tikai izdzīvošana, nevis dzīvošana. Gribi tu dzīvot, tā sanāk tikai izdzīvot. Pareizi. Plus mīnus. Mhm. Un man ir ļoti lieli jautājumi, kāpēc tu savā it kā sirds nodarbošanās, jeb tajā, kur tu gribi un patiešām saproti, tas ir baigi forši, tu jūties nepietiekami, uh, nu, respektīvi, tu sevi nesajūti, ka tu to varētu, nu, tur nav, tevī nav tādas saiknes pašai ar sevi un pārliecības, ka jā, ot šeit es esmu ideāla, nu, respektīvi, varoša, zinoša un es esmu gatava dot. Tiklīdz tev tas, nu, tā kā tavā tajā nodarbošanās tu esi, tas arī parāda to, ka, piemēram, tev ir grūtības, vai nu tev ir grūtības, vai nu tu nemāki noteikt savu enerģijas apmaiņu. Kā tev ir ar enerģijas apmaiņu? Zini, cik tavs pakalpojums maksā? Zinu, esmu skaļi pateikusi. Tas ir pateikts. Nu, un kā tu jūties? Tad, Ir kad tu ok. skaļi pasaki. Uz doto mirkli ir ok. Mhm. Kāpēc tur kaut kāda žokli, burtiski savelka žokli? Žokli ir dusmas. Nu, kas tev ir tur ar dusmām? Ir ok, es esmu patīkusi tas skaļi. Ir ok. Nu, kaut kas nav, jo saproti, tev telpa rāda, kaut kas nav. Un galvenais, vistrakākais ir tas, kad tu centies, nu, es teikšu, ka es cenšos ar šādu pieeju, ar šādu praksi, ar šādu enerģētisko stāvokli, ar šādu, nu, tā kā es cenšos, tā kā atrast to pareizo, nē, bet īsto klikšķi, kas varētu pamainīt. Nu, tā kā nav tā, ka es vienkārši sēžu un es raudu, ka man nav. Es tiešām meklēju ar tādu apziņotību, ko transformēt, ko izdarīt, kur kas vēl nav atstrādāts, Nu, kas nav labi. izdarīts. Skaties, tev vajag klientus, ja? Tev nav klientu. Kā Jā. tu meklē klientus? Ko tu dari, lai viņi būtu? Man ir, kā jau mūsdienās, kas viss notiek, tie ir sociālie tīkli. Es aktīvi runāju par lietām, par kurām man pašai patīk, kas man patīk.
ar kuras es esmu pati pārtransformējis sevi. Nu, tā kā runāju par lietu, par sevi. Man ir, nu, tā kā pēc mūsdienu mārketinga man ir viss. Nu jā, jo Es... mārketings nestrādā. Tāda maza sīka detaļiņa, tās visas ir pupumizes, respektīvi. Bet sociālos tīklos es jau arī, ja bija periods, kad es gāju, nu tā kā, laikam tam visam ir jāiziet cauri, kad tu ej pēc stingrā mārketinga, nu strādās vai nestrādās, strādās vai nestrādās. Vienā mirklī man bija tāds, ai, dā, labi, būšu vienkārši es pati, un tad es vienkārši kļuvu es pati sociālos tīklos. Bet tik un tā, nekas nemainījās. Toties es tagad zinu ļoti labi mārketinga principus. Jā, tas ir pluss, bet kam ir jāmainās, lai tu būtu apmierināta? Kādu rezultātu tu gaidi? Nu, es gaidu, lai es būtu apmierināta un piepildīta, jo katra konsultācija, kas tomēr man notiek, man reāli paceļ spārnos, un es domāju, cik tas tomēr ir forši, un man patīk pieskarties tiem cilvēkiem un pagrūst viņus. Nu, tā kā nevis pagrūst, bet nu, pieskarties, lai sāktos ķēdes reakcija. Nu, ļoti priecīgi, ļoti pacelāta. Vienmēr pārdomāju, vai esmu iedavusi to labāko un pat mazliet vēl, lai būtu. Redzi, nu viss, jau atbildēja. Ko? Nu, es visu dodu, sakraušu, un vēl bišķīt sakraušu. Cilvēks atnāk ar tevi ar vienu glāzīti, a Inga paņem un visu mucu, nu ņem! Un tā ir... Nu ņem, es tev dodu, nu ņem! Tas ir enerģijas disbalans, un tas ir ļoti liels pārkāpums. Tāpēc, ka tevī nav sevis vērtība, un tev liekas, ka to dara Inga. To, ko tu dari, tev liekas, ka to dara Inga. Ingai tur nekāda sakara nav. Dara to caur tevi. Tu kā dvēseli, kā struktūra, kur ir izvēlējusies attiecīgo ķermeni, kā savu avatāru, tu esi saslēgta ar savu avotu. Redzi, kā tev jūti tagad, kas notiek ķermenī? Tu esi saslēgta ar savu avotu un caur tevi laiž, un tu tur nekontrolē, cik vajag vairāk vai mazāk vai kaut ko. Bet tajā brīdī, tad, kad tavs ego ieslēdzas un saka, nu, man tagad vajag labāk, protams, ka tu kā no sirds to gribi vairāk. Tu pārslogo enerģētisko sistēmu cilvēkam, viņš paliek parādā, un tev vienkārši telpa noņem vispār. Tu dari disbalansu. Nu, tu cipa gribēji labāk, ja? Visi tur, iedomājies slīkoņus tā uz vanša tilta, nu, viņi grib visi, tu saki, nē, un tagad visi, un tur ir nereāli daudz enerģijas aiziet tajā noturēt, nu, tā kā būtībā pret cilvēka gribu. Tas varbūt neapzinās process, bet tas tikai tāpēc, ka es gribu apstiprināt atkal savu vajadzību. Redziet, tev ir jāpastrādā, jāapskatās. Vajadzīga, es esmu vajadzīga. Tad, kad manī ir iekšēji nevajadzības sajūta, un man atnāk cilvēks, un tad tu neapzināti sāksi apkalpot viņa, nu, tā kā, respektīvi, tev panāk priekšā, nu, metaforiski, ja? Tā daļa, kas ir nevajadzīga, viņi saka, tagad es būšu vajadzīga, un es tev tur tā, un paskaties, un šitā, tu viņam sakrautajā groziņā, ja? Tā solis, viņam jau tur viss pārslogoti, un tad sanāk, kad tas, ko viņš tev samaksā, ir par maz, un viņš paliek enerģētiski parādā, un, nu, telpa tev vienkārši paņem nost. Nu, telpa tad vispār nedod. Nu, jā. Pārkāpums tāpēc, ka ir. Labi. Un tajā brīdī, jo mēs visi, tie ļoti smalks triks, visi tie, kas strādā ar cilvēkiem, tas ir visiem. Apstiprināt, kad es esmu, ja? Nu, es esmu. Dodošu visādi citādi. Tiklīdz tu sev šito izseko, tev jābūt klātesošai, vērotājiem sev. Ieslēdzas tā Inga, kas grib patikt, izpatikt un būt redzēta, ievērota, viss. Tu zini, ka tu esi nošļukusi no sava vadiņa vienkārši ego struktūrā. Un tad notiek sesijā apkalpošanā, tavu bērnības traumu, tavas nevajadzības apkalpošanu. Un tad cilvēks, tu mēģini neapzināti parādīt, cik tu esi laba, tur skaista, gudra un zinoša un visādi citādi varoša. Un tur nenotiek patiesa miedarbība.
to var ļoti labi nolasīt. Cilvēks to var nesaprast, bet tu atskatoties, tu redzēsi. Bet to var ļoti nolasīt enerģetiski, kad tu apkalpo kaut kādu savu traumēto daļu. Pirmām kārtām jāskatās tajā nevajadzības sajūtā savā. No kurienes, kāpēc, priekš kam viņa vēl joprojām ir tevī, ja? Jo kaut kādu iemeslu dēļ tu viņu nesā līdzi. Un tiklīdz tu viņu gribi atstumt, viņa vēl vairāk nāk. Nu, tas ir tāds likums. Jo es sāku ar kaut ko cīnīties, pa lielam es vienmēr zaudēšu. Nu, un arī visticamāk pieņemot, ja, turpmāk to tavu pieprasījumu, ar ko tu sāki par naudu, ja man būs nauda, es būšu vajadzīga. Saproti, ja es varēšu nodrošināt to, es arī kaut kam vai sev vai vispār pasaulē būšu, vai, nu, tā kā tur arī tā nevajadzības sajūta. Jo tava kūka šobrīd ir par nevajadzību. Nu, pieņemsim, tā ir kaut kāda šokolādes kūka ar dažādiem slāņiem. Viss ir par nevajadzību, ja pretēji par vajadzības apstiprināšanu, kas, protams, nāk no kurienes, nu, sveiki, mamma, tēti, ja? Nekur tālu neesam tikuši, un arī netiksim, bet ir forši to ieraudzīt. Kamēr tu to neredzi, tu viņu apkalposi un čortosies, kāpēc nekas nenotiek. Tu redzi to daļu, un šī daļa, šī nevajadzības sajūta, viņa taču visur. Viņa tev būs attiecībās ar vīru, viņa tev būs attiecībās ar draugiem, viņa tev būs attiecībās ar vecākiem, darbā, visur viņa tev ies. Redzi, profesionālā sfērā, atkal vienā iet, viņa visur. Tiklīdz tas notiek vienā kaut kādā, nu, nosacīta sfērā, viņa skar visu. Tava kūka, visa sastāvdaļa ir pārsūkusies ar to nevajadzības sajūtu. Tāpēc, ka tad, kad tu paskatīsies un sapratīsi, no kurienes priekš kam un vispār, nu, varbūt nav tik traki, kad, nu, tā kā, respektīvi, saproti tā zināšana, kad es esmu nevajadzīga, viņa šobrīd ir lielāka nekā par to, ka tu patiesībā esi. Tur patiesās Ingas, kas tu vienkārši esi tāda, tu vari būt slikta, tu esi vari būt laba. Kaut kad bērnībā tu noslēdzi to, nu, respektīvi, piemēram, tev ir kaut kāda viena tāda viegla, gribās teikt, tāda krieviski bezbašnaja tāda, nu, es nezinu, kā pat latviski iztulkot, nu, tāda nereāli, tāda, traka daļa, ja, bet viņi ir ļoti forša un, nu, trakoti, varbūt skaļa. Bet tajā brīdī, pēc tu ķermenis rēģē, no acīm redzot, tā ir tāda, tajā brīdī sabiedrība vai vecāki vai vienalga ārpasaules, ne tu, ja, saka, nedrīkst tik skaļi, tur tu traucē, tur tētis guļ, vai tu tur esi, nu, kaut kāda, ja, vai tur bērnu dārzā pasaka, nu, netraucē, nevar tā darīt. Un tu, lai būtu iederīga, ieslēdz to savu daļu sevī, nu, jeb noraidi tādā formā, viņa kļūst par ēnas pusīti. Un tā tava nevajadzība, viņa ir kā ēna staigājoša, kas tev līdzi nāk. Un viss tavs uzdevums ir pateikt, čau, sveiki, iepazīsimies. Un atdzīvināt to aiz tās nevajadzības, tev ļoti forša daļa. Tava īstā daļa, no kā tu saki, ka nu, mani jau nesapratīs. Es Tad es nedrīkstu vairs būt tev tā. pareizi saprotu, tad pašlaik man ir bail būt īstais sevis, jo tad mani nesapratīs. Un Jā, jā. tad, kad es pieņemšu visas savas daļas un palaidīšu arī viņas brīvībā, tad vajadzētu aiziet Nu, dzīvei. tad tev nebūs vairs kaut ko, tad tu vairs nebūsi nevajadzīga, tu vienkārši būsi sev, tev vairs nevienam nevajag pierādīt vajadzīgi tu esi vai nē. Tu esi sev, viss, tu esi savu vērtību sev, viss, tur nav. Tevi atmet kaut kādā bērnības stāstā neapzināti, kur tev, piemēram, kaut kādi 3 gadi. Un viss, un tajā brīdī, tad, kad tu, es saku, nu, klienti nāciet, tur ir Inga, kurai ir 3 gadi. Kas ir Jāna? Ir tev kaut kādā telpā Jāna? Nē, Nu, kaut kā. nē. Yes. Nezinu, visu laiku nāk Jāna, 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 Jāna. Nu, nezinu. Varbūt izpaldēs. Nu, tā kā man vispār Piemēram, nu, dzīvē bērnībā pat nebija tā. nepazīst nevienu Jānu. Ai, Jā. nu, labi.
Varbūt ne tava, Jāna, bet gan jau, ka tava. Nu, paskaties, varbūt pēkšņi uzpeld. Iedomājies, pēc tam tu rītā satiec, tur viena meģa saka, es esmu Jāna. Es tev pateikšu, ja tā būs. Jā, mēs jau nezinām. Katrā ziņā sveiciens no Jānas. Ko tas arī nozīmētu, jā. Bet, nu jā, tev jāpaskatās tajā savā nevajadzībā un vajadzībā. Nu, lai un izsekot, un ik pa laikam viņa tāpat slēgsies iekšā, jā, bet tu sevi kāda, nu, es esmu savu, viss ir labi. Un tādā formā, nu, tā kā viņu nevajag neko darīt, tur nenostumt, nenogrūst, neieslēgt, neizdzēst, jā, viņa vienkārši ir arī tāda daļa tevis, bet kaut kad tu viņu esi padarījis par ēnu, savu par ēnas pusīti, viss. Skaidrs, es ieelpoju, izelpoju, pateicos, un tad es, ja drīkst, tad uzdot papildus mazu jautājumu, jo, kā jau es esmu teikts, nu, tā kā ar sevi strādājošs cilvēks, man pienāca klāt, un es pilnīgi absolūti nodefinēju savas naudas programmas. Un viņas pienāca, man bija trauksme, es viņas definēju, es viņas redzu, bet es neredzu veidu, un pat meditācijā es prasu, un man nepasaka, kā man labāk viņas iztransformēt ārā. Nu, kā vispār labāk ir programmas pārtransformēt vai integrēt sevī? Nu, skaties, programma ir vienkārši uzstādījums, veids, kā tu esi pieradusi darboties. Ja? Nu, respektīvi, tu kaut kam esi noticējis. Nu, tas ir tas pats, kas melns kaķis pāri ceļam, viss būs slikti. Tev ir iespēja izvēle, vai nu tu tam ticēsi, vai nu nē. Viss tur neko nevajag transformēt. Vienkārši saka, nē, paldies, nu, vairs nav derīga. Nu, tu vēl joprojām turpini nesāt kaut kādas tur mazas bikses, ko tu varēji uzvilkt 5 gados. Ja? Tagad saka, o, neder, bet mums noderēs vēl. Kā, varbūt par lupatu vai kaut kā. Nu, tā mēs arī izlemjam viņas vienkārši saprotot, ka, nu, nē, man ir savādāk. Nu, kā skaties? Man pietiek, es gribu savādāk, ja? Jā, nu, skaties, telpā saka, nu, viss tagad tur Trumps, kas tur nāks, viss tur mainīsies, bankas tūlīt bankrotēs, viss vienkārši viss slikti. Un naudas cilvēkiem nav. Vienā realitātē tas tā notiek, bet manā realitātē tas tā nenotiek. Tāpēc, ka es tā man tas nestrādā, nē, priekš manis tā nav. Un tad manā realitātē viss arī notiek. Tādā veidā tu arī formē to realitāti. Jeb skaties, to pašu kūku. Tas ir viegli saprotams. Kūkā ir rentie slāņi. Nu, pieņemsim, mēs esam pieraduši 4, bet tur, piemēram, 2004. Tā ir mūsu realitāte. Kūka. Mēs esam planēta Zeme 3D kūkā. Un mēs varam staigāt pa dažādiem slāņiem. Ja tu ar savu programmu vibrē nosacīti, jeb skani kaut kādā tur sviesta slānī, tad tev viss, kas rezonē ar sviestu, pievelkās. Un tev 100 punkti būs tie melnie kaķi, tur nauda nāk grūti, UTT. Tad, kad tu šo redzi, tu saki, tu esi izdarījis mājasdarbu brīnišķīgi, tu izrakstīji attiecīgās programmas. Tu biji uz naudu un esi? Biju. Nu, lūk. Tad, kad tu redzi tās programmas, tu saki, tā, ja nu tas tā nestrādā, tad kā priekš manis tas tā, kā priekš manis strādā, jo tev vajag pretī kaut ko. Jā, man vajag pretī. Ļoti labi. Nu pasaki kaut kādu piemēru. Viens no piemēriem man ir bail no lielām naudas summām, jo es nepratīšu ar viņām rīkoties. Viņi atnāks tikai vienreiz dzīvē un vairāk nekad nebūs. Tā ir tikai viena. Tā ir tikai viena. Apretī, ko? Es ar prieku iedarbojos ar lielām summām. Nauda pie maniem nāk viegli un harmoniski. Nauda ir nebeidzams resurs, un viņa nekad nevar beigties. Resursu enerģija, jā. Jā. Un tajā brīdī. Tā es lieku pilnīgi pretēji visām savām ieraudzītajām programmām. Es lieku pretī tādas pozitīvās domas, sauksim viņas par afirmācijām, bet pozitīvās programmas. Labi, bet kas notiek ķermenī tajā brīdī? Kad viņas man reāli pienāca, tā bija pirmo reizi dzīvē, es sajūtu, kā reāli pienāk pie manīm informācija, ieraugi mani, un man bija veselu dienu vesela trauksme.
Un es Mhm. domāju, ārprāts. Nu, tāds, vai tas vispār ir par īstam? Nu, labi, tās visas tiku galā, es to visu ieraudzīju, es to visu izsmedziņoju, es to visu pierakstīju. Un tad es sāku likt visu pretī, un tad prasīju meditācijā, ko man darīt ar to ieraudzīto informāciju. Nebija atbildes. Un tad es vienkārši sapratu, ka ir jāsaka, kā tu, kad paldies, un sāku likt un transformēt sevi. Mhm. Bet tajā pašā brīdī, skaties, nauda nāk viegli, bet tevī jūtams saspringzinājums. Nu, kur tur vieglums? Tev Nu, tā kā vat, šitas jā. te, kā viņu sauc, volejbola tīkls tāds. Klikt. Oh. Nu, kaut kas tev tur nāk, bet ne tik ļoti nāk, kā vajadzētu nākt. Zini, kā, ja viņa tiešām nāktu viegli, es arī būtu daudz priecīgāk, bet pagaidām par cik Sanāk, ar ka tu tādu, jā, un vēlreiz. tev redzi, kāpēc es saku, afirmācijas vispār nestrādā. Šajā realitātē, ja jūs gribat normāli vienkārši iet un uzradīt to, ko jūs gribat, afirmācijas vispār nestrādā. Tev vajag saprast, kādas sajūtas tu gribi. Tad, kad nauda rekutava pirmā, viss ir grūti, lielas summas, viss tur šausmas. Kādu sajūtu rada tas viss? Stresu, Nu, stresu. tas principinājums stress, un ķermenis uzreiz kā, viņš jau, viss nafig, man neko nevajag, nekādu naudu, visas lietas mani mierā. Nu, pretēji, ko tu gribi? Es gribu tādu vieglumu, rotaļīgumu, lai nav šī stresa par to, ka varētu arī Bet tu nepietikt. saki, es negribu stresu, tātad 100 punkti viņš tev nāks klāt. Jā, 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 jā. Saki, Es gribu viegli un rotaļīgi ar naudu. viss. Zinot, ka viņi nekad nebeigsies. Nu, beidzās tikai tava dzīvība šeit uz zemes. Ir viegli un rotaļīgi. Un ko es arī esmu tā ir aptuveni tikai nedēļa pagājusi, kopš to es visus ieraudzījis. Un te es saprotu, ka mans prāts arī grib lielākus ieguldījumus un lielākus projektus. Bet Nu, vēl ir šis te, kas, nu, es netieku uz to pakāpienu augšā. Man nav tā lēciena. kam ir jānotiek, lai tu tiktu uz tā pakāpiena? Viņai jāsāk nākt viegli. Nu, vispār jāsāk nākt. Nu, jā, bet skaties, tad, kad tu sāc modelēt savu realitāti, tu saki, nauda nāk viegli, tev arī jājūtās viegli. Nu, tajā vieglumā jābūt un tajā rotaļīgumā. Tiklīdz tu esi patiesi, tu seko savam stāvoklim, esot vieglumā un rotaļīgumā, tad tev sāk nākt kaut kādi piedāvājumi cilvēki iespējas, un tu ej tajās iespējās. Jo, ja tu teiksi, man ir bail, nu viss, tad tu atpakaļ. Nē, es eju visur. Un es esmu nobukojusi savu vīkendu Jūrkalnē. Viņš ir Nu, nobukots, viņš ir nobukots. Un es tā teikt, apzinos, ka jā, no esošajās situācijās to, piemēram, varēšu apmaksāt. Bet man gribētos, lai tas pienāktu, lai, nu, tā kā tu saki, ot, Maldīvas, lai skaties. atnāktu. Tāpēc tu tirgojies, man tāda sajūta, ka tu reāli tirgojies. Nu, tu cipa saki, pat es zinu, tagad es pamēģināšu, vai tas sanāk, vai tā nesanāk. Un tā kā, tur ir zināšana. Skaties, es gribu pamēģināt ar kaut ko, nu labi, to jūrkalni jau tu esi izdarījis, bet tu, Es vēl neesmu apmaksājusi. Un galvenais, ka prāts meklē atpakaļceļus. Tev varētu arī nepietikt. Tev taču ir atcelšanas iespējas. nu jā, nu skaties. Bet jā, un te ir jautājums, ko tu izvēlēsi? Tu izvēlēsi to savu kaifu, prieku un vieglumu, tad, kad tu būsi tajā jūrkalnē, vai tu atkal izvēlēsi baidīties un visu sev norakt? Un te ir atkal izvēles iespējas. Tu saki, nē, prieku, viss. Es tagad ņemu to Prieku. jūrkalni, un pēc tam es vienkārši skatos, kas tur notiks, un es zinu, ka man pietiks visiem. Viss, tur ir zināšana, skaidra zināšana. Es, piemēram, kā spēlējos, ieraugu kaut kādas kurpes, nu es nepērku ļoti dārgas kurpes, bet šitās ir kaut kādas vienkārši nereāli dārgas. Nu, prāts saka, kaut kuku, ja, no sērijas var biļeti aizbraukt uz Barcelonu atpakaļ un tā. Es domāju, tā, bet es tik ļoti viņas gribu. Es reāli viņas gribu. Es gribu. Un man vienalga kā, bet es viņas gribu. Ja? Viņas, protams, vēl nav, nu, viņa tā kā mājaslapā rāda, ka viņas nav, ja, es tā kā pieteiktos, tad, kad viņas būs, viņas man paziņosies, ja, bet es gribu tās kurpes, un viss, un man ir vienalga, kā sastāsies zvaigznes, planētas, labvēlīgi, man vienkārši viņas būs, jo es gribu, es priecāšos, un es vienkārši kaifošu no viņiem, visu, un es esmu tajā stāvoklī, un es zinu, ka viņas man būs.
kā es neturu uzmanību uz to, nu, tā kā telpa, nu, šodien, ko tur man sagatavoja? Būs man tās kurpes vai ne? Es viņu atlaidu, bet es zinu, ka viņas man būs. Tas ir tas, un tur nav iespringuma, tas viss notiek tāds bez piespiešanās. Un tāpat tā vai jūrkalne, tu gribi priecāties, tu gribi kaifot, tu vienkārši gribi pavadīt laiku, bet tu brauc neviena, ja, tu tur ar ģimeni. Nu, redzi, tas visticamāk arī ir tas, jo priekš sevis tev vienmēr būs. Nē, es priekš sevis tā ir mana dzimšanas diena, un pirmām kārtām es pateicu, es braukšu kaut vai viena, bet es ļoti aicinu arī pievienoties, un mēs visi varam arī kopā pavadīt laiku. Es pateicu, ka es braucu tur, bērniem es pateicu, ka es braucu meklēt tur mieru, nevis raustošu aci, tā kā jums būs jūra krauja un varēsiet skriet. Tā kā, jā, es braukšu ar ģimeni, bet Es braucu meklēt mieru, jūs būs jūra un krauja. Varēsiet tu skriet. saprati. Tu taču esi bijis Jūrkalnē, tur ir krauja. Man būs miers, ja, tie Bet bērni. tas, bet jā, es gribu, jo es padomāju, iedomājos visu vīkendu sēdēt vienai pašai dzimšanas dienā, tas būtu neforši. Tur nav prieka. Tad viss, tā ir tava izvēle. Jā, tur nav Tas prieka. notiks kaut kādiem sastāsies, viss, kam ir jāsastājās, un viss. Tur pat šaubas nav, bet tu visu laiku šaubies, saprot? Jā, jā. Un tas Bet ja jūs nozīmē, zināt, cik maksā Jūrkalne, kā, tu jau neskaties, tev ir galvā sajūta, ka tu tērē to naudu, bet tu viņu ieguldi savā priekā, savā atpūtā, savā kopā būšanā ar cilvēkiem un tajā vidē, kas būs. Ieguldīt, tas ir pilnīgi savādāk. Tērēt, jā, liekas, tūlīt beigsies. Nebeigsies. Iedomājies, cik pasaulē ir daudz naudas. Mēs pat nevaram iedomāties. Mums liekas, ka nevaram. Bija forši, paldies tev. Paldies tev. Tā, vēl viens, lūdzu, ja kāds grib, var pacelt rociņas. Neviens negrib vairs. Tad mēs varam arī pabeigt, ja neviens negrib. Ja nav jautājumu, labi, tad es saprotu, ka mēs šodien beidzam. Man liekas, ka ļoti labi sanāca tāda konstruktīva diskusija. Ceru, ka katra no jums ieguva kaut kādu arī tādu garšiņu priekš sevis, par ko padomāt un kā pabūt. Paldies jums, ka jūs atnācāt. Un es vēlreiz aicināšu arī tos, kuri skatīsies ierakstā, arī kaut kādu reakciju iedot zem video, lai mēs zinām, vai ir vērts mums turpināt. Vai arī nē, bet, es saku, ļoti vērtīgi arī paldies meitenēm par drosmi uzstāties. Ja. Viss par mani bija. Redzi. Tā kā es saku, te ļoti, ļoti, tā kā liekas, ko tu tur var runāt, ja, ko tu tur runāšu, bet īstenībā te katrs saskata sevi. Un arī es saskatīju kaut kādas savas daļas, ja, bet tām daļām es jau esmu satraucējusies, tāpēc varu padalīties. Līdz ar to mēs esam viens otram un ļoti priecājos, ka arī jūs tā esat. Paldies! Ierakstīns būs rītā visticamāk, tā kā lai visiem jauks vakars un tad jau tiekamies kaut kur. Atā!